Liktenīgs bija 21. gads, bija jāgaida diezgan ilgs laiks, arī tagad tas vēsturē nav īsti apzināts. Būtībā, kas notika šajā gadā, iepriekšējā gadā bija divi svarīgi notikumi. Viens tas, ka latviešu sarkanie strelnieki atteicās iet karot pret Poliju, un jau iepriekš bija no sarkanarmijas vadības atstādināts Jukums Vācietis, savukārt tā laika padomu Krievijas sarkanarmija tika sakaut lupat Lēveros pie Varšavas cīņās ar jaunās Polijas armiju. Šis laiks deva izdevību, ka Latvijas valdība spēja noslēgt līgumu ar Krievijas valdību par to, ka bijušiem sarkanarmiešiem ļāva atgriezties Latvijā, un 21. gadā 30 000 sarkano latviešu strelnieku atgriezās Latvijā, lai sāktu jaunu dzīvi. Viņa pieredze laikam bija stipri rūgta, jo ļoti maz pēc tam karoja vēl kādu reizi padomju sarkanarmijas sastāvā, bet ļoti daudz no viņiem vēlāk mēs redzēsim latviešu leģiona rindās. Otra daļa latvieši, kuri bija izkaisīti pa dažādām arī citām pret sarkano armiju karojošām daļām, laimīgākiem izdevās apvienoties tā saucamā Imants un Trojickas pulkā un ar kaujām nokļūt Vladivostokā, no kurienes arī viņi 1921. gadā atgriezās Latvijā. Līdz ar viņiem Latvijā atgriezās arī vairākas dziesmas, kuras bija radušās plašajās Krievijas ārēs, kurās latvieši meklēja brīvu Latviju. Un šī viena dziesma bija saglabājusi mūsu skatuves leģenda Ejots Valters, kur viņš bieži dziedāja reizēs, kad tikās ar skatītājiem. Kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekami, kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekami, kas kaitēja nekaroti cīņu gaitā strelniekam. Meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu, meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu, meičas deva saldas, bučas saimniece saldu pienu. Pārstaigāju Krievu zemi noviksētiem zābakiem, pārstaigāju Krievu zemi noviksētiem zābakiem. Pārstaigāju Krievu zemi noviksētiem zābakiem. Lodes krūšu somiņā jāpilsīni kabatai, lodes krūšu somiņā jāpilsīni kabatai, lodes krūšu somiņā jāpilsīni kabatas. Pie Justiņas asmenītes mērķeķītis mugurai, pie Justiņas asmenītes mērķeķītis mugurai, pie Justiņas asmenītes mērķeķītis mugurā. Diemžēl, vai varbūt arī labi,